Īsti filozofus, gudrais Diogēns un viņa luktura gaisma. Senajā Grieķijā, pilsētā, kas atradās pie jūras, dzīvoja neparasts cilvēks vārdā Diogēns. Atšķirībā no citiem, viņš negribēja greznu māju, dārgas drēbes vai zeltu. Diogēns dzīvoja koka mucā un ticēja, ka cilvēkam laimei nevajag daudz. Es gribu tikai sauli, brīvību un mazliet ēdiena, viņš bieži sacīja. Reiz maza meitene vārdā Helena kopā ar savu tēvu staigāja pa tirgu, kur viņi ieraudzīja Diogēnu. Viņš stāvēja pie mucas un turēja rokās lukturi. Tas bija dīvaini, jo bija dienas vidus un saule spīdēja spoži. Helena piegāja tuvāk un jautāja, kāpēc tev vajadzīgs lukturis dienas laikā? Diogēns pasmaidīja un atbildēja, es meklēju cilvēku. Helena samiedza acis un pārsteigta teica, bet mēs visi esam cilvēki. Diogēns nopietni paskatījās uz viņu un teica, īsts cilvēks ir godīgs, taisnīgs un dzīvo patiesībā. Bet daudzos es redzu tikai maskas. Viņi izliekas par kaut ko, kas viņi nav. Helena vēlējās saprast vairāk, kāpēc viņš tā runāja, un jautāja, bet kā var kļūt par tādu, īstu cilvēku? Diogēns atbildēja, dzīvo vienkārši, esi godīga pret sevi un citiem, un saproti, ka bagātības nav tik svarīgas. Viņš norādīja uz kādu tirgotāju, kurš skaļi reklamēja dārgas mantas. Redzi to vīru, viņš domā, ka laime slēpjas zeltā. Bet vai zelts var tevi apskaut un iepriecināt, kad esi skumja? Helena pamāja ar galvu, nē, to var tikai draugi un ģimene. Diogēns pasmaidīja un jautāja, vai tev mājās ir mīļākā rotaļlieta? Helena atbildēja, jā, man ir mazs lācis, kuru mamma man uzdāvināja. Un vai tas lācis kļūtu labāks, ja tam būtu zelta drēbes? Diogēns jautāja. Helena smējās, nē, tad tas vairs nebūtu tik mīksts un mīļš. Tieši tā, teica Diogēns, svarīgas lietas nav tās, kas izskatās greznas, bet tās, kas mūs iepriecina un ir patiesas. Diogēns turpināja. Daudzi cilvēki skrien pēc bagātībām, it kā tās būtu kaut kādi ziepju burbuļi. Tie izskatās skaisti, bet saplīst tikpat ātri. Patiesā laime ir, ja tu esi brīva un apmierināta ar to, kas tev ir. Helena brīnījās, bet kā cilvēks var būt brīvs, ja viņam ir tik maz kā tev? Diogēns paskaidroja. Brīvība nozīmē, ka tev nav vajadzīgs pārāk daudz. Ja tev vajag tikai mazliet ēdiena un jumtu virs galvas, tad neviens nevar tevi kontrolēt. Bet, ja tu gribi pilis un dārgumus, tad tu kļūsti atkarīgs no citiem cilvēkiem, kas tev to dod. Helenas tēvs pievienojās sarunai. Bet vai nav labi vēlēties vairāk? Vai tas nav progress? Diogēns pasmaidīja un teica, problēma ir nevis vēlmēs, bet tajā, ka daudzi aizmirst, kas viņiem tiešām ir vajadzīgs. Vai tu neesi dzirdējis, ka izglītība, gudrības un zināšanas ir vienīgais īstais bagātības veids? To nevar neviens tev atņemt. Helena jautāja, ko nozīmē izglītība? Diogēns paskaidroja, izglītība ir mācīšanās. Kad tu mācies saprast lietas, uzdot jautājumus un atrodi atbildes, tu kļūsti gudrāka. Gudrība ir kā bagātība, kuru neviens nevar tev nozagt. Vēlāk tajā pašā dienā Helena redzēja Diogēnu sēžam pie viņa mucas un runājam ar zēnu vārdā Nikos. Skolotāji, teica Nikos, es gribu būt bagāts un slavens, kā es to varu sasniegt? Diogēns paskatījās uz Nikosu un atbildēja, vai tu zini, kas tev patiešām vajadzīgs, lai tu būtu laimīgs? Nikos saminstinājās,
Nauda? Diogens pasmaidīja. Vai nauda tevi samīļos, kad esi skumjš? Vai tā tevi iepriecinās, kad esi viens? Nikus nodūra galvu. Nē. Tad sāc ar to, ka uzzini, kas tev patiesi ir svarīgs, sacīja Diogens. Kad tu zināsi, kas tev ir nepieciešams, tu būsi brīvs. Vai tev ir kāds hobijs, ko tev ļoti patīk darīt? Nikus atbildēja, jā, man patīk zīmēt. Tad attīsti šo prasmi, teica Diogens. Gudrība un prasmes ir bagātība, kas tevi vienmēr iepriecinās. Reiz Diogēnu apmeklēja pats Aleksandrs Lielais. Viņš sacīja, Diogēn, tu esi tik gudrs, ko es varu tev dot? Pieprasi jebko, un es to izpildīšu. Diogēns, nepakustoties, atbildēja, atkāpies malā, tu man aizsec sauli. Helena, kura vēroja šo sarunu no malas, smējās. Viņam taču piedāvāja visu pasauli, bet kāpēc viņš vēlējās tikai sauli? Diogens teica, tieši tā, es vēlējos tikai sauli, jo sauli nevar nopirkt, un tā ir īsta brīvība būt apmierinātam ar to, kas jau ir. Diogēna stāsti un mācības iemācīja Helēnai un citiem bērniem, ka patiesa laime slēpjas vienkāršībā, godīgumā un zināšanās. Viņš bieži atkārtoja, ja tu gribi būt brīvs, esi apmierināts ar mazumiņu, un šie vārdi turpina skanēt arī mūsdienās. Ko tu uzskati par patiesi svarīgu savā dzīvē? Vai tev tiešām vajag visu, ko tu vēlies? Un kā tu vari kļūt brīvs, pieņemot to, kas tev jau ir? Diogēns mums māca, ka patiesa dzīve ir tā, kurā mēs izvēlamies vienkāršību, brīvību un godīgumu. Tā ir tā gaisma, kas smirdz pat dienas laikā. Šis bija stāstiņš par Diogēnu. Paldies, ka klausījies! Tiksimies nākamajos stāstos! Ar tā!